mikrofonu vai? Jā. Tā, ko man Tu vari turēt, tu kā gribi. Atcerēšu šeit. Es ceru, ka tā liecība nebūs tik gara, bet šī liecība ļoti gandrioza manā dzīvē, ko es esmu piedzīvojis. Es esmu, ja godīgi sakot, esmu piedzīvojis Dievu. Un tas notika no pirmdienas uz otrdienu pa nakti. Man bija tāds gadījums, kad es uzrakstīju vienai slavenai populārākai dziedātājai par tām lokālām studijām. Un pēc tam es sapratu, ka tas viss ir velti. Man kaut kas ļoti čukst, ka tas neder, ka tas ir viss lieki, ko tu tagad dari. Ka tas nav no Dieva, ko tu dari. Kaut kas čukst, un es sapratu, ka tas ir Dievs, kas to dara. Ka čukst, ka nav tev šeit kaut kādās sātana aktivitātēs jāiesaistās. Tad man atrakstīja amerikāņi, es viņiem pastāstīju vienu radiostaciju, kas bija Baltimorā, ka neiet šī radiostacija Baltimorā, un izrādās man amerikāņu mamma bija pateikusi to, ka šai radiostacijai ir mainījies nosaukums Baltimorā, Bright FM, Bright, un kristīgā radiostacija. Un bija tā, kad es caur šo kristīgo radiostaciju ar tām dziesmām guvu tādu lielu pastiprinājumu Dieva klātbūtnē. Un man viss atvērās, man sākās tā, kad man atvērās rakstu vietas, tā kā no galvas. Un es, protams, pirmais, kam es padalījos, lai tā kā pateiktu, lai kaut kā informētu savu garīgo ģimeni, es domāju, caur Evu pastāstīšu. Evai tā kā izstāstīšu par to, ka es esmu ļoti piedzīvojis Dievu, ka Dievs strādā uz manis un ka es arī rakstīju čatiņā Evai teicu, ka es arī esmu ļoti tā kā ņēmis tā kā vērā to visu Bībeles pamatos. Un es atceros, ka no pirmajām Bībeles pamatu nodarbībām Eva bija teikusi, ja tu neskaties nekur, ja tu novērsi savas domas no Dieva un skaties kaut kur apkārt citur, ja, Dievs ir greizsirdīgs. Ja tu reiz arī pielūdz Dievu, nepielūdz Dievu, bet kaut kādus citus elkus pielūdz, jā, tas nozīmē to, ka tu nefokusējies. Tu pagodini tādā veidā tas, kas nav jāpagodina, un šobrīd es to tā kā nevēlos minēt, jo mēs, ja šo vārdu mēs pieminam, tad mēs tikai tādā veidā pagodinam. Un jā, es gribu ar to ļoti pateikt, ka Dievs ir ļoti labs, un mēs visi varam piedzīvot Dievu, kuri vēl nav piedzīvojuši Dievu. Un es arī varu pateikt es ļoti esmu pateicīgs Dievam, un es ātri gribu, man kaut gan ir tā jocīgi, es nezinu, kā jums ir, brāļiem un māsām, ir tā, ka man ir divas rakstu vietas, kas saliekās kopā. Atceraties, kad bija vētra, Jēzus gulēja, mācekļi nebija ticībā, kas notiks un kas nenotiks.
Un sākās šī vētra, un viens no mācekļiem bļāva Jēzu, celies augšā. Un, kad Jēzus piecēlās no laivas, viņš piecēlās un teica, kur jūsu ticība? Un es negribu sasaistīt, varbūt tas pat nav, laikam tā ētiski, kopīgi sasaistīt kopā divas rakstu vietas vienā rakstu vietā, bet šobrīd tādas domas galvā tādas ir, ka man divas rakstu vietas saliekās kopā. Un es atvainojos, ka es atkārtojos. Es vienkārši esmu ļoti priecīgs par to, ko es šobrīd man tas ir noticis. Un tāpēc, ja kāds man nav dzirdējis, šis tiek tagad filmēts. Jā, tā kā amen, slava Dievam, un ja kādam gribās, lai es atsūtu šo liecību, kur es filmēju šo liecību, un tā kā vēlreiz var noklausīties, kā man ir Dievs mainījis. Amen. Amen. Mēs visi redzam. Turpini. Ko? Tu nepateici to otru raksturvietu. Raksturvietu. Es negribu. Jēzus vārdā negribu aizmirst otru raksta vietu, jo tāpēc, ka tas, labi, turpināsim. Man viena rakstu vieta nāca vēl galvā par to, ka Pēteris, kad Jēzus pienāca, kad Jēzus bija apcietināts, un tā, kad Jēzus teica tā, Pēter, pirms gailis 3 reizes nebūsi nociedājis. Jā, tā kā nolieks, un gailis arī iedziedājās. Un tad Jēzus paskatījās uz Pēteri un neticēja, ka Pēteris nolieks. Jēzus neticēja, ka Pēteris nolieks Jēzu pašu. Un ko tas māca patiesībā? Ka neticēt uz to Jēzu kungu un nenoliegt. Un būt Dieva priekšā drošam. Un es ātri gribu izstāstīt, ka man fonā skanēja viena kristiešu dziesma un viena kristiešu frāze bija Holy Spirit. Un man viena sieviete saka, kas tāda dziesma ir? Kaut kāda kristiešu, ko? Es pateicu godīgi, jā, tā ir kristiešu. Un man likās tā, ka nevis man likās, bet man patiešām ir tā sirdsapziņa nenoliek to, nenoliek, ka tu esi kristietis. Ej citiem pasludini evaņģēliju, pat arī nekristiešiem. Amen. Varbūt ir kādam kopīgi. Tu kaut kas, man liekas, tur sajūta, ka pišķiņi, ne? Bet man vienā likās Viss kārtībā, Jā, jo tāpēc, ka Jēzus teica viņam, ka viņš teica Pēterim, ka vēl nebūs gailis 3 reizes nodziedājis, ka tu mani aizliegsi. Man īsmā tā rakstuvieta tie nāca ļoti, man vispār Jā, viņš zināja, ka viņš aizliegs viņu, bet tas neko nenozīmē. Viņš bija teicis, jūs variet noliekt mani, bet ne tikai nezaimojiet svēto garu, ja jūs variet neatzīt, ja, un tā tālāk. Un cilvēki ir bijuši, kas grūtībās saka, kur tu esi Dievs, un es tev neticu, un tā tālāk. Mums tiek piedots, ja, tas un, viss. man ļoti stiprināja tas vispār pēc tam viss, kas notika, tajā rakstvietā, kad Pēteris noliedza 3 reizes. Bet pēc tam Jēzus tieši nāca pie Pētera un 3 reizes prasīja, vai tu mīli mani. Un arī viņš teica, jā, lūdzu Dievu, lai tu nekristu kārdinājumā, jā, tad viņš beigās krīt tajā kārdinājumā, noliedza viņu 3 reizes.
Bet viņš teica, es Jēzus, es lūdzu Dievu par tevi, lai tu neatkristu. Un tad viņš saka, un kad tu atgriezīsies, tu stiprini savus brāļus. Un man tas vienmēr stiprina pat par to, ka mēs varbūt noliedzam Jēzu. Nu, tas tā skan, piemēram, kaut kādā situācijā, nezinu, tur kaut kur ne tā rīkojāmies, ja? Bet atgriezies un stiprini savus brāļus caur to savu pieredzi. Mēs tiešām varam iet un pēc tam stiprināt savus brāļus, kad mēs atgriežamies, mēs ceļamies, taisnais krīt 7 reizes, bet ceļās iet uz priekšu. Un, jā, man ļoti stiprināja par to tas pants, kad Jēzus viņam saka, ka tu atgriezīsies, tu stiprini savus brāļus, un viņš uzticēja Pēterim ganīt viņa avis. Jā, tas ir fantastiski, ka kāds piedzīvo Dievu, un tas ir uzvaras gājiens, ko es ļoti gribu citēt, un es novēlu, ja kāds varbūt varbūt kāds ir neticīgs cilvēks, tiešām pasludina tam cilvēkam evaņģēliju. Un es arī gribu ļoti pateikt, uzslavēt ar to, es nemācēju izrunāt vārdu evaņģēlijs. Varbūt kāds bija to pamanījis, dzirdējis to, kad es izrunāju vārdu evaņģēlijs nepareizi. Un Eva man teica, Aleksandri, iemācies runāt vārdu evaņģēlijs. Un es tā pašā dienā arī pat iemācījos izrunāt vārdu evaņģēlijs. Es varbūt kāds jau bija dzirdējis, ka es jau esmu iemācījies. Un tā kā... Tu jau dalījies ar liecību. Tev ļoti labi sanāk, Aleksandri, super. Biežāk, runā, un tas tev jā, tev tagad super, jā. Tev viss arī izdosies, tu redzēs ar viņu labāk. Jā, bet ir spērts jau tāds solis. Ir jau spērts solis tādā uz uzvaru, kad tu esi, kā to apraksta vārdos, tu spēr pirmos, tu spēr soli, tā kā, mazs bērns, bet mēs, kā neticīgie cilvēki, kā topjam pa ticīgiem cilvēkiem, mēs arī spēram soli, ja kaut kā pareizi es pateicu. Un ja mēs spēram šo soli, tad mēs esam uz uzvaras gāji, mēs esam uzvarēti, mēs esam sātanu uzvarējuši, mēs saminam, sabērdājam ar kājām sātanu un noliedzam sātanu, gluži vajag otrādāk noliegt sātanu. Un tāpēc. Runājam Jēzu Kristu. Runā par Jēzu. Jo, ja tu par viņu tagad runā, tu par viņu domā, bet tu viņu... Nē, es nedomāju, es vienkārši gribu tā pateikt, iedrošināt un noraidīt. Priecājies, piedzīvo Dievu, bet neskaties uz savu. Tieši tā, jā, nobeidzam ar to, ka... Slavu Dievu, un tu priecājies par to, ka tu uzvarēji to ļaunumu. Amen. Man patika tas, ka tu pateici, ka tu sadzirdēji, ka Dievs tev klusām runāja, nedari to, vai, es tajā brīdī zīmēju ar meitiņu, bet, es apmēram dzirdēju, ka tu teici par to, ka tu paklausīji, par to, ka nedarīt kaut ko, es nedzirdēju to. Ja malacis, tā ir uzvarē. Es te varu atsūtīt tagad tā nofilmēt. Un tas, ka vienkārši arī mēs pievēršamies vienkārši patiesībai, jā,